Tāpēc es betojos to, ka es ticamāk no rīta pamodīšos un šitā pozīcija vairs nebūs. Bet, nu, labi, ko tur daudz šamaņot? Ko tur daudz šamaņot? Jo, nu, es saku, es no rīta, kad bijām mītīngā, un šī tāda situācija, kas te bija, kur viņš tik ratījās, es lielāko fokusu liku uz to 1DT, kurš jau izskatījās sūdīgs, tāpēc bija svarīgi šitos te uztaisīt exercising un izskvīzot viņus ārā jau šodien. Tā kas tagad ir noticis? Long put, 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 jobani, vrot. Un ja tas 1DT šita izskatījās jau sūdīgs, tad tagad tā vispār končenākām izkast. Tā kā rītdien, es domāju, būs volatila diena. Rīt būs volatila diena. Bet šitas ir unlucky visticamāk. Es nezinu, man nav. Diemžēl šodien visu ir sabojājuši šitiem swing tradeiem, es uzskatu. Apsveic, starp citu, Aleks ar 8K profitu. Nice. Nu tā jau jā, ļoti klasisks setups. Ļoti klasisks. Jo kas mums te bija? Šitai zonā mums ielīda pamatīgs baiers iekšā. Te mums rīktīgi izauga voljums. Rīktīgi izauga voljums. Un kas notika tālāk? Tālāk šeit baiers augšā absorbējās un uzreiz iniciatīvu paņēma lielie selleri. Un ja te nepaspēja sabrazīt, ka vajadzētu likt iekšā, tad lūdzu, viņš to dārgais atnāca backtestu uztaisīt. Jā. Nu, un tev ir nofēlot izsoli. Jā, fucking crazy shit. Fucking crazy shit. Tāpēc tā bilde ir baigi sabojāta. Rītdienas, ja skatīties uz rītdienas OPEX, rītdien ir fucking negatīva gama. Es nezinu, kā viņi sadarbosies ar to pozitīvo gāmu, kā tas būs pašiftojis arī vispār lielo geksu rītdienas ietvaros, bet man liekas, ka šitai pozīcijai būs pizdohen. Tad baigā aizdomā, ka viņai būs pizdohen. Jo pa lielam pēdējais, kas mūs var noturēt, tas ir tas 530. Uz lielā geksa pagaidām tas ir lielākais flip levels. No. Zem viņa jau sākās jau negatīvas gammas ietekme. Un tagad iztēlojies, ja viņi ierauj iekšā negatīvajā gammā šeit, šajā te zonā, un plus vēl, kas šodien bija 1DT, rītdien tas jau ir OPEX. Kāda tur ir negatīvā gāma izveidojusies. Tā ir tāda saļļara vienkārši, tā ir raķešu degviela, lai viņš nopist lejā tā, ka maz nesaliekās. Tā kā jautājums ir, vai kāds gribēs pirkt un kāds gribēs viņu absorbēt. Tā kā te var čista vadīties tikai vienīgi teikt uz order flow un skatīties, ja notiek absorpcijas, tad var mēģināt likt bājā iekšā. Nu, pat tā kaut kādas skalpes, ja skatīties vēl kaut ko, bet nu, šitas not looking good vairāk. Pat cik tas squeeze šodien nebija. Te viņi exercising neuztaisīja, viņi piemet vēl klāt. Tā kā es esmu, nu, karoči, garīgais ir nojāts. Garīgais ir nojāts viennozīmīgi. Tā kā te vienkārši šitai zonā ir jāskatās, vai būs absorpcija. Visā šitai te zonā jāskatās, kur sākās tas, jo sellings, ja viņš paraus uz leju, sellings sāksies. Tas ir viennozīmīgi, tur order flow sarkani burbuļi būs viens pēc otra. Vēl jau ir kā, nu, to jau mēs nezinām. Vēl ir jautājums, ko grib dīleri? Nu, protams, dīleri grib būt delta neitrāli. Viņi grib būt delta neitrāli. Tas ir fakts, jā, ok. Tas tā ir grāmatā rakstīts. Kā tur ir patiesībā? Nu, paskatīsimies. Jo, ja es esmu, nu, kā sanāk, ja es esmu godīgs dīleris, kas grib būt neitrāls, un tu pie maniem atnāc kā klients un nopirki putus, tad tu esi long put, es esmu short put, un tas nozīmē ko, ka mana delta ir kāda, viņa ir pozitīva. Nu, un pieņemsim, man options ir, nu, pieņemsim, delta man ir plus 0,4. Ko es izdaru? Es aizeju, sell futures. Un tajā brīdī notiek kas? Man delta ir kāda? Neitrāla. Un tas arī ir tas, kā iemesls dēļ no rīta var pamosties ar
Uzdauzītu jibalu vienkārši tā, ka tev kāds ir, kamēr tu gulēji, vienkārši ar kulaku, bļaļ, iedeva pa galvu. Bām! Jo viņš zemāk krīt, es atkal esmu bišķiņ slightly bullish, es atkal nosiloju futures, viņš zemāk krīt, es atkal slightly bullish, bet es te gribu būt delta neitrāls, es nosiloju futures, un es viņus tā fucking sāku selot, ka vienkārši aiziet fucking flash crash. Jomajā, jomajā, jomajā. Tā kā, I don't know, I don't know, I don't know. Baigi slikti. Baigi slikti. Un jautājums ir, what the fuck is going on here? Jo bļēģi, es negribu šamuņot, bet šitie open interest, what the fuck? What the fuck? Jo es vēl tā, es saku, es visu laiku sēdēju, arī pa lielam es uz viņiem skatījos, un es tā pie sevis domāju, nu, ok, kaut kur jau tā delta izžūs tiem putiem. Kaut kur viņi izžūs. Un ja tie ir kaut kādi vienkārši ģibilas spekulātori, tad tas pazudīs no tiem bukiem, bet šitie lielie puikas, šitie lielie puikas, 17. marts skaidrs, bet šitie lielie puikas, bet tāds open interests, bet baigā paieboķina. Un tad ir jautājums, vai tik viņš negribēs uz šitie arī nopinoties. Līdz 17. martam, tas ir pizdā. Tas ir pizdā. Jo tālu jau mums tāda situācija nav jāmeklē. Cik tur nervi bija izpisti. Pāvils ļoti labi šito atcerās. Lūdzu, tālu nav jāmeklē. Kā es tur pēc tam čortojos, jo pa lielam es izlīdu, es te konkrēti, man liekas, kaut $450. A cik bija nervi atstāti? Un nopinojās galā. Un nopinojās, un sev un iepūt viņam. Baigi kosmiskais open interests, baigi kosmiskais. Un kā tik tiešām nesanāko šitas te. Un pēc tam bām. Ai, jobans vrāts vienkārši. Es nezinu, nu, es saku, unlucky, unlucky, jo zem tā 130, bet te tā negatīvā delta, plus vēl rītdien, tas, kas te šodien saveidojās uz rītdienu, nē, tur ir auzas, tad tur ir auzas. Nu, te var vienkārši, kā saka, uzmest krustu un cerēt, ka tev neizkabinās ārā no tā baja. Jā, cerēt, ka varbūt tās kādam tomēr ir bišķiņ lielāks intereses nekā būt delta neitrālam. Cerēt, ka nu, šī te pirkšana pa lielam kaut kāds fucking iemesls viņai bija, bet, nu, ā, iemesls. Karoči, labi, es negribu sākt kaut kādu huņu dzīt. Es jūtu, ka es diezgan bieži visādu huņu dzēnu un bezjēdzīgi tā visa huņu dzīšana ir. Nu, pa lielam viņa bezjēdzīga. Neko tad daudz nevar izdarīt. Nu, vienīgais varētu, protams, aiztaisīt to pozīciju ciet. Vienīgais varētu viņu aiztaisīt ciet. Jā, tas varbūt tās pat būtu prātīgi. Bet es kaut kā sakodīšu zobus, lai viņi paliek. Kā būs, tā būs. Jo viss jau nav tik slikti. Tā jau it kā viss nav tik slikti. Bet pa lielam ir ļoti slikti. Tā kā, jau, tiekamies rītdien. Un tā jau redzēs. Ak, tas sučka, ka neuztaisīs skvīžu šodien, bļāviens, un iedeva iespēju šitiem mērkaķiem te salikt iekšā. Ai, 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 ai. Davai, tiekās rītdien. Man neinteresē tur dolāra indeks, lai viņš tur iet, kur viņš grib. Es nestīšos nemaz viņu pahuju uz to visu dolāra indeksu. Davai, Džeki, čau, čau.